un arī, es domāju, ļoti interesanti sēdi. Mums jāuzklausa ir vismaz 2 ziņojumi. Tātad viens ir profesors Inets Ziemels ziņojums, kurai es tūlītās lūkšu uzstāties. Un arī mūsu ārzemju locekļu kandidāti Ernests Vasiļauskas ziņojumu no Lietuvas. Tātad, ko es varu pateikt tātad par profesoru Inetu Ziemeli? Profesora Ineta Ziemela ir mūsu korespondētāja locekļa, ļoti pazīstams cilvēks. Domāju, jau sen pelnījusi būt arī akadēmijas īstenā locekla. Tā kā domāju, ka kaut kādi lieli ievadu vārdi šeit ir lieki. Skatos, kad arī Vēra ir pievienojusies. Vēra, tu varēsi Ziemeles kundzes prezentāciju parādīt. Jā, tūlīt mēģinu tad viņu ielādēt. Jā. Un es tad pieteikšu tēmu, tad Inetas Ziemeles izvēlētā tēma ir, manuprāt, ļoti aktuāla. Un daudz noteikti grib argumentēt, dzirdēt šos jautājumus. Tad tēmas nosaukums ir valsts nepārtrauktības teorija un tās ietekme uz pilsonības un padomu laika iebraucēju jautājumu Baltijas valstīs. Tā kā lūdzu, tad vārds profesorai Ziemelai. Domāju, ziņojumos, lūkšu ziņotājs, kā jūs zināt, 20 minūtēs iekļauties, ja tā kā, pēc tam mums ir arī vēl daži ziņojumi par goda locekļiem un arī ziņojums, par goda doktoru. Tā kā esam gatavi uzklausīt Ziemeles kundzi, bet ja ir sarežģīti, tad varbūt tās Ernestam var dot vārdu pa priekšu. Nē, ir labi. Nē, viss ir kārtībā, jā? Jā, viss. Lūdzu, jā. Viss ir labi, paldies. Jā, paldies. Tātad godātie akadēmiķi, cienījamās akadēmiķis. Es sava darba, jāsaka tā, zinātniskā darba stāstu esmu sadalījusi 3 daļās. Protams, ka centrālā daļa ir šī iznākusi vai grāmata. Es dzirdēju, ka vismaz kādā Latvijas bibliotekā jau ir atnākusi. Šis ir, protams, mans autora eksemplārs, kas ir otrais pārstrādātais izdevums, manas grāmatas izdevums Valsts nepārtrauktība, pilsonība, Baltijas valsts un Krievija, pagātne, tagadne un nākotne, atbilstoši starptautisko tiesību tātad perspektīvai. Tā kā par šo es stāstīšu vairāk, jo gadu 10 gaitā strādājot pie valsts nepārtrauktības teorijas un tiesiskām sekām šai teorijai nešaubīgi ir tā priekšroka, tā privilēģija, ka šo teoriju var, tā pavisam jau lielās detaļās attīstīt. Un es arī pastāstīšu, kāds ir bijis manas grāmatas gan pirmā izdevuma 20 gadus atpakaļ, gan tagad jau otrā izdevuma jau ietekme pasaules akadēmiskajā debatē un arī valstu praksē, jo šī ietekme ir. Bet vispirms pirmajā blokā, ja varētu iet pie nākamā slaida, mazlietiņa tātad plašāks konteksts ir pēdējo dažu gadu laikā bijis liels darbs pie tātad publisko tiesību kā tādas attīstīšanas. Jūs redzat grāmatas, pie kurām es esmu strādājusi, ar autoru kolektīviem, tātad ar ārzemju autoriem, lai latviešu valodā iepludinātu kvalitatīvu, tātad tiešām atziņās balstītu publisko tiesību teoriju un jaunu teoriju. Un ja mēs ejam pie nākamā slaida, tātad 4 grāmatas ir gan tulkotas, rediģētas, pārstrādātas un arī pēdējā šī
mans centrālais dzīves darbs, tātad 2. izdevums. Kopā ar profesoru Osipovu un inspirējoties no vairāk autoru darbiem, tātad publisko tiesību grāmatā, kura ir pirmā tāda Latvijā, kur jums profesora Osipova noteikti jau prezentēja kādu laiciņu atpakaļ, bet es vēlos vienkārši parādīt to, ka mēs izstrādājām tomēr modernu publisko tiesību tātad izpratni, definīciju, kas balstās dabisko tiesību skolas, tātad, ja tā varētu teikt, tādā perspektīvā skatījumā, un šeit es viņu arī jums lieku priekšā, kā mēs tātad iesakām šobrīd skatīties uz publiskajām tiesībām. Tā ir holistiska pieeja, un, kā es teicu, viņi balstās dabisko tiesību tātad izpratnē par tiesībām. Un tā ir arī tāda pieeja, kas neapstājās pie vienas valsts robežām. Jā, tātad publiskās tiesības modernā izpratnē aptver konstitucionālās, starptautiskās un Eiropas Savienības tiesības. Un mēs šajās dienās Latvijā tieši izdzīvojam šo stāstu. Tātad, kas ir nacionālajās tiesībās ienāk iekšā un kas neienāk nacionālajās publiskajās tiesībās iekšā. Nu jā, tas nelielam tādam ievadam par tātad daudzām tādām zinātniskām izstrādēm, un es rakstus, protams, neesmu uzskaitījis jums noteikti, kad informācija gan autobiogrāfijas tādā kontekstā ir pieejama. Ja mēs ejam tagad tālāk, ja es varētu palūgt tad nākamo slaidu. Paldies. Jā, es līdz ar to koncentrēšos uz valsti kā publisko tiesību subjektu, gan starptautiskās, gan valsts tiesībās, jo gadu desmitiem faktiski es esmu strādājis pie šī koncepta. Un cita starp šodien, bet tā ir pilnīgi sagadīšanās, ja jūs atvērsiet Nacionālās enciklopēdijas elektronisko tātad vietni, tad jūs redzēsiet, ka šodien ir nopublicēts viens šķirklis, viens no maniem šķirkļiem, un tas ir valsts. Tā kā, var sakot, tas sajiet kopā ar to, ko es vēlos jums tālāk jau pastāstīt. Nu, lūk, valsts ir centrālais koncepts sarunā par ar valsti saistītām teorijām un to starp un principiem un to starp valsts nepārtrauktības tātad teoriju, kas jau konkretizējās arī vispārējā principā. Un ja mēs ejam varbūt tālāk, es nezinu, vai jūs redzat prezentāciju vai ne, man viņa pašreiz nerādās. Jā, Vērai laikam bišķiņ dators nobruka, jo viņa pat arī ir pazudusi. Jā, tas ir tas, kas man notika. Bet, labi, ar vārdu sakot, tātad Baltijas valstu pieredze, vai tas, ko mēs saucam Baltijas valstu tātad gadījums, gan starptautiskajās tiesībās, gan valsts tiesībās. Un Baltijas valstu, tātad visu šo vēsturisko līkloču izskaidrošana ir ļoti svarīgs materiāls, lai atklātu un pamatotu valsts nepārtrauktības tātad principu publiskajās tiesībās, tā kā es viņas esmu nodefinējis, tātad plašā izpratnē. Un jā, mēs varam, protams, būt, kā lai pasaka, zināmā mērā lepni, bet caur smagu vēstures stāstu, ka Baltijas valstis ir viens no klasiskajiem piemēriem tagad, faktiski, jebkurā starptautisko tiesību, tādā labā starptautisko tiesību mācību grāmatā pie valsts un pie valsts nepārtrauktības tātad analīzes vienmēr tiks pieminēts Baltijas valstu gadījums. Nu, lūk, tātad ejam tālāk, bet kādā veidā tas notiek? Un šeit ir tas interesantais, un uz to koncentrējās mans zinātniskais darbs un manas publikācijas, jo
Starptautiskajās tiesībās ir tā, ka mēs varam paskatīties dažādi uz valsts nepārtrauktību. Tā valsts nepārtrauktības teorija nav tā mīļākā teorija pasaules praksē, un es arī minēšu, kāpēc. Mana perspektīva vienmēr ir bijusies tajā kontekstā nepārtrauktības teorijai, kura konkurē ar valsts pēctecības teoriju, ka tā ir, protams, arī konkurence, kura parāda tādu vērtību cīņu, kura parāda, uzdod jautājumu, kas tad ir tiesiskums starptautiskajās attiecībās. Un kā tiesiskums iespējams konfrontējās ar to, ko mēs saprotam ar tiesisko noteiktību. Jo tipiski, piemēram, 60., 70., 80. gados pagājušā gadsimtā, tāpēc, ka starptautiskās tiesības ļoti un teorija un arī praksi ir ietekmējis angļu sakšu tieši pieeja starptautiskajām tiesībām, priekšplānā izvirzījās valsts pēctecības teorija. Un angļu sakšu skolas izpratnē valsts pēctecība nozīmē to, ka tiesiskās attiecības tiek saglabātas spēkā, līgumi tiek saglabātas spēkā, neskatoties uz to, vai jauna valsts vai veca valsts. Svarīgākais ir valsts pēctecībā, ka starptautiskās saistības tiek ievērotas. Protams, ka tas bija interesēs bijušo kolonizētāju valstu interesēs, veidojoties jaunām valstīm, lai tās saistības, kuras iepriekšējā vara bija uzņēmusies, paliktu spēkā. Un tā ir tā visas valsts pēctecības loģika. Lūk, mēs esam tagad pie slaida, kas runā par vērtību un konceptu cīņu. Tas ir 7. slaids, ja to var atrast. Jā, 7. slaidiņš, jā. Lūk. Tātad tās ir konkurējošās, savukārt valsts nepārtrauktība, tā vienkārši vienmēr tika uztvert par to, ja valsts ir pastāvējusi labi, varbūt tās tur kaut kādā brītiņā ir bijušas problēmas nedaudz vai ne, bet kopumā valsts nepārtrauktība netiek apstrīdēta. Lūk, un, teiksim, angļu sakšu tajā tradīcijā kaut kādām tādām fiktīvām tiesiskām situācijām, un, protams, ka Baltijas valstu esība okupācijas laikā ir lielais jautājums, ja, un no daudzu gan teorētiķu, gan politiķu skatu punktu Baltijas valsts pastāvēja fiktīvi, un līdz ar to tas izraisīja visas lielās problēmas un jautājumu, kas tad Baltijas valstis bija 90. 91. gadā, un no turienes arī ne tikai cilvēki, kur mēs zinām, bet arī citi, kas mēģināja virzīt tātad valsts pēctecības teoriju attiecībā uz Baltijas valstīm. Lūk, ejam tālāk, nākamais slaids, un tātad jau pirmajā savā grāmatā es mēģināju šīs abas teorijas nošķirt. Es mēģināju pamatot valsts nepārtrauktības tātad nepieciešamību, svarīgumu un argumentēt, ka valsts nepārtrauktība perfekti saistās ar tiesiskumu starptautiskajās tiesībās. Ejam tālāk. Lūk, tātad jau šī mana pirmā izstrāde vai sākotnējā izstrāde tik tiešām nonāca starptautiskajā apritē un debatē, un tas ir tikai, teiksim, tāds piemērs, James Crawfords ir mans doktordarba vadītājs un diemžēl nelaiķis un bijušais starptautiskās tiesas tiesnesis arī cits starp. Vairāku monumentālu, absolūti monumentālu darba autors, un es teiktu tā 20. gadsimta ģēnijs starptautiskajās tiesībās. Viena no viņa pēdējām publikācijām, pirms viņš aizgāja, bija šī darba Brownlija, tātad starptautisko tiesību principu izdevums, pārstrāde un izdevums, un iekļūt šajā grāmatā avotos, manuprāt, tas ir, protams, liels gods, vismaz man tas bija liels gods, jo ar savu profesoru mēs neesam līdz galam nevienojāmies par atsevišķām lietām, bet protams, ka tik vai tā, vai ne, man ļāva gan publicēties, gan aizstāvēties, pat ja mums domas atsevišķās lietās dalījās.
Nu, lūk, un tas, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, ka šajā grāmatā, es ceru, man izdevās viņu pārliecināt, ka tomēr ir šī fundamentālā nošķirtība starp valsts nepārtrautību un pēctecību, un atsaucē ir atsauc uz maniem darbiem, par ko es ļoti lepojos. Un arī cits starp tad, kad, kā es teicu, nu, šī ir grāmata, no kuras visa pasaule mācās, un attiecīgi Baltijas valstu piemērs kā galvenais piemērs, tātad situācijai, ko James Crawfords definēja kā atgriešanos tātad pie valsts izējas punkta, tātad 1918. gada dibinātajām valstīm, kas ir vispār ārkārtīgs retums valstu praksē. Un šeit viņš, protams, tik vai tā min, un tas ir tas, kur mēs viens otram nepiekritām, ka angļu sakšu tradīcijā viņam, protams, ar to ir problēma, jo tas apdraud šo tiesisko noteiktību, bet viņš iesaistījās diskusijā ar mani šajā grāmatā, un man liekas, ka kaut kādā mērā vismaz man vismaz daļēji piekrita. Ejam tālāk, nākamais tātad slaids par šo valsts nepārtrauktības jau konkretizāciju. Mana tēze ir tāda, ka situācijās, kad valsts nepārtrauktība balstās tādā tiesību normā, kā spēka pielietošanas aizliegums valstu attiecībās, valstu nepārtrauktības un tiesiskās noteiktības konfrontācija, pretnostatīšana, ir ne teorētiski un praktiski nepareiza, jo šī konfrontēšana noliedz gan to, ka spēka pielietošanas aizliegums ir fundamentāla norma, gan arī to, ka starptautiskās tiesības kā tādas ir mērķētas uz valsts nepārtrauktības aizsardzību, uz valsts aizsardzību, un es argumentēju, un tas jūs precīzāk tagad ir, protams, jaunajā izdevumā. Šis ir viss ļoti gadiem izkristalizējies, un, manuprāt, otrajā izdevumā man ir izdevies būt daudz konkrētākai, protams. Es uzskatu un argumentēju, ka starptautisko tiesību autoritāte uzturot spēkā valsts nepārtrauktības prasību ilgstoši, kā mūsējo, ja tā izriet no pretiesiskas situācijas neatzīšanas, tad tas ir tieši starptautisko tiesību autoritātes un efektivitātes rādītājs. Lūk, un, protams, ka arī grāmatā tiek runāts un pamatots par to, kāpēc mēs, jo īpaši Latvijā salīdzinājumā ar abām pārējām Baltijas valstīm, kāpēc mēs pieturējāmies tātad gan pie satversmes, gan pie 19. gada pilsonības atjaunošanas, gan pie īpašumtiesību atjaunošanas un tā tālāk. Un tas viss ir izskaidrots. Ejam tālāk. Pavisam jau nākamajā slaidā, tātad pavisam konkrēti, protams, ka grāmata ir veltīta tātad valsts nepārtrauktībai un pilsonības risinājumiem Baltijas valstīs, jo šis ir tas jautājums, par kuru Baltijas valstīm ir uzbrukts visvairāk, pēc visus 35 gadus kopš neatkarības atjaunošanas nekas nav mainījies. Krievijas narratīvi viņi parādās visu laiku gan akadēmiskā debatē, gan starptautiskajās organizācijās. Lūk, tātad, ja 2005. gadā es vēl tā ļoti salīdzinoši diplomātiski uz šo jautājumu skatījos, tad tagad jau ar šo pieredzi un ar skatu uz pēdējiem 35 gadiem, ir jāsaka tā, ka, protams, tas, ka pilsonība tika atjaunota pilsoņiem un viņu pēcnācējiem, ir absolūti korekts risinājums, korekta tiesiskā seka valsts nepārtrauktībai, tātad šādas okupācijas kontekstā. Nākamais ir, kas notiek ar padomju laika iebraucējiem. Un attiecībā uz padomju laika iebraucami tas, kas mūsu, teiksim, Latvijas likumdošanā ir zināms kā nepilsoņi. Attiecībā uz padomju laika iebraucējiem mēs, protams, izgājām uz kompromisiem. Netika piemērots tas, kas tika piemērots attiecībā uz vāciešiem Polijā un Čehijā pēc Otrā pasaules kara, kur viņiem
palūdza izbraukt no šīm valstīm. Mums tādas iespējas nebija. Es domāju, ka droši vien arī netika īpaši apsvērts. Un tas ir tas, sekas mēs baudām vēl ar vienu. Bet no starptautisko tiesību viedokļa bija pamats likt uz jautājumu zīmes, tātad padomju laika iebraucēju tiesisko statusu Baltijas valstīs. Ja mēs ejam tālāk uz nākamo slaidu, lūdzu, tātad tie galvenie, jāsaka tā, precizējumi, kas, manuprāt, ir ļoti būtiski otrajā izdevumā, ir, tas, ko es jau minēju, tātad vērtību līmenī, tas, ka Baltijas valstu nepārtrauktība ilgstošas okupācijas laikā nostiprina gan mūsu valstiskumu, manuprāt, valsts nepārtrautības princips ir bijis fundamentāli pareiza izvēle, kas ir mūsu valstiskuma viena no tādām no stipriem tādiem pilāriem, ja? Bet arī mums vienmēr jātur prātā, ka tomēr ar šo savu izvēli, tātad, pirmkārt jau politisko, bet juridiski ļoti korekti noargumentētu, ka mēs arī ienācām ar ļoti lielu pienesumu starptautiskajām tiesībām kā tiesību sistēmai. Ja? Mēs nostiprinām starptautisko tiesību lomu, tās darbojās. Otrais, ir ļoti būtiski runāt par ilgstošas okupācijas faktu Baltijas valstu gadījumā, jo mēs esam viskaut ko lietojuši, inkorporāciju, aneksiju, okupāciju. Starptautiskajās tiesībās, un to pēdējos gados ir izkristalizējusi starptautiskā tiesa, par ko es esmu ļoti priecīga, tas ir ilgstošas okupācijas koncepts. Un ilgstoša okupācija nozīmē to, ka nekad, nevienā brīdī valsts suverenitāte nevar pazust. Un līdz ar to ir skaidrs, ka padomju varas klātbūtne bija pretiesiska. Ja? Tā nebija suverēna vara, jo tauta bija apspiesta. Un šis ir būtiski, to es esmu savā grāmatā attīstījis tālāk un precizējusi. Lūk, un tad, protams, jautājums par tiesiskajām sekām, ilgstošas okupācijas rezultātā, tik ļoti daudz, kas ir mainījies, ka ir grūti ar tām sekām tikt galā, bet starptautiskā tiesa Palestīnas lietas skatot ir apstiprinājusi šo principu, par kuru es jau minēju, principā tautas izmaiņas ilgstošas okupācijas rezultātā ir pretiesiskas, tādas okupētāji nedrīkstēja radīt izmaiņas tautas sastāvos. Un ka principā jebkuri tādi iebraucēji nedrīkstēja palikt. Tas ir tas, ko nosaka starptautiskās tiesības. Ejam tālāk, nākamais slaids. Ir nešaubīgi valsts nepārtrautības principā tieši saikne par to, kā mēs iekšēji sakārtot kā sabiedrību, jo mēs esam pareiz sabiedrība, totalitāra režīmu, uz režīmu. Mēs esam sabiedrība cietusi, kas ir traumēta okupācijas rezultātā, un kur ir ļoti nepieciešams taisnīgums. Lūk, un šis taisnīgums daļai noteikti īstājas, ņemot vērā šo izvēli par valsts nepārtrautību, tas ir būtisks elements tautai, lai justos, ka taisnīgums ir ticis panākts, jā. Tiesību un tiesību institūtu atjaunošana vēsturisko arī, tas, kas, protams, ir pēdējais smagākais, tās ir attiecības ar okupētāju varas mantinieci, turpinātāju pareizāk sakot, un radītā zaudējuma prasība, pie kuras mēs strādājam, bet manuprāt, tā negribīgi. Tā, ejam tālāk. Es jau tuvojos noslēgumam. Šai teorijai par valsts nepārtrauktību, pie kuras man ir bijusi tā iespēja, jāsaka tā, un tas gods strādāt, un es esmu ļoti pateicīga faktiski lietiem, kas man šo tēmu kaut kādā veidā iedeva. Viņai ir liela nozīme nešaubīgi ārpus Baltijas valstu stāsta. Piemēram, šobrīd klimata pārmaiņu kontekstā ir virkne mazo salu valstu, kas ir apdraudēts.
un es zinu, ka viņas ir ķerās pie manas grāmatas un skatās, kā šo valsts nepārtrauktības konceptu izmantot situācijā, kad, piemēram, pazūd viens no valsts elementiem, proti teritorija, ja, ko tautai darīt. Tāpatās otrs aspekts, kur valsts nepārtrauktības teorijai un tostarp manam darbam ir bijusi ietekme, ir arī, piemēram, Eiropas cilvēktiesību tiesas judikatūrā, proti individa un sabiedrības interešu samērīguma, tātad korekta atrašana, un šis valsts nepārtrauktības konteksts beidzot parādījies tiesas praksē, ka viņš ir svarīgs, ilgstošas okupācijas, tātad fakts ir svarīgs. Un tas ienes savas korekcijas tajā, kā tiek svērts cilvēktiesību ierobežojuma samērīgums, kas ir ļoti būtiski. Tā. Un visbeidzot, ejam uz pēdējo, un tas bija mans eksperiments. Es paprasīju mākslīgajam intelektam vienkārši iedot informāciju, kā Ziemeles darbs, kādu iespaidu ir atstājis, nu tātad, vai ne, pasaules tajā domā, tiesiskajā domā. Un šis ir tas, ko man mākslīgais intelekts, kā saka, izdeva, proti, ka jā, viņš atzina, ka tik tiešām ir bijusi ietekme uz starptautiskajām tiesībām caur šīm teorētiskajām izstrādēm, un ka ir arī praktiska ietekme, jo tātad šie darbi vēl ar vienu ietekmē pasaules praksi un arī tiesisko domu, un tas man bija, protams, no mākslīgā intelekta, man bija patīkami to dzirdēt. Es domāju, ka es ar šo beidzu, un es ceru, ka jums tas bija vērtīgi un interesanti. Paldies! Paldies profesorai. Atgriežos sakaros, jo tad vēl arī ir napakšiņa elektrība pazud, un tad man vajadzēja pārņemt to prezentāciju, bet viss jau tā kā beigās izdevās. Dzīvojam tehnikas laikmetā. Kolēģi, te ir diezgan daudz arī juristu, vai ne, ka redz prominenti, droši vien kāds jautājums Ziemeles kundzei. Jā, tālāk, Jūns. Jā, es domāju, ka nav ko te jautāt, jo tik pārliecinošs un tik interesants ziņojums. Es tiešām ar lielu baudu klausījos, un varbūt, lai neapvainojās kolēģi no humanitārās jomas, varbūt ir daži tādi jautājumi, kas tuvāki juristiem, politologiem, kurus skāra Ineta. Bet arī no mana kā jurista viedokļa, man jāsaka, tas bija, pat ziņojums bija profesionāls un vienkārši izcils. Ja. Dažas lietiņas es atļaušos aizkavēt laiku, jo es saprotu, Inetai būs arī vēl senātā jārunā par to, un te arī, diemžēl es tur nepiedalos, bet te ir arī senāta daži locekļi šodien klāt. Tāpēc pateikt pāris lietas īsi gribētu. Pirmā ir tāda, ka jā, pasaulē zinātne, Latvijas zinātnieki ir pazīstami, bet lielākoties mēs zinām, ka tie ir dabas zinātnieki, ieskaitot ambaini un kompjūteru zinātnes un tā tālāk, un viņu vārdi pasaulē pazīstami. Ko mēs nodaļā teiksim par sociālām humanitārām zinātnēm, droši vien atbildēsim, žēl, mums nav izdevies varbūt tādu pasaules tur tos zinātnes triumfus iekarot. Es tam negribētu piekrist. Un, manuprāt, mums ir vismaz divas doktrīnas, divas koncepcijas, ar kurām mēs pasaules līmenī esam pacēlušies un par kurām tiešām varbūt mēs paši tā kautrīgi reizēm paklusējam. Un viens tāds koncepts ir saistīts ar nevardarbīgo pretošanos, kas balstās, protams, uz mūsu atkal neseno unikālo pieredzi 30 un varbūt arī drusku vairāk vēl atpakaļ, arī 50. gadi pagājušā gadsimta. Un kāpēc mēs te varam runāt, ka ne tikai savā sulā mēs te vāramies savām publikācijām, bet viena no grāmatām, kuru es jums īsi parādīšu, arī angļu valodā tāda pati, autoru kolektīvs no Zinātņu akadēmijas un arī profesors no Amerikas Džins Šarps, kas bija jau diemžēl aizsaulē, faktiski pats
varētu teikt, lielākais nevardarbīgās pretošanās speciālists pasaulē, nenoliedzami. Un viņš, tad, kad šī grāmata iznāca, lai gan tur arī viņam pašam, kā es teicu, viena sadaļa, viņš uzrakstīja man vēstuli un teica, ziniet, šis te izdevums ir otrs pasaulē labākais. Otrs pasaulē labākais. Tad par nevardarbīgo pretošanos, prakse, teorija, viss kopā. Nu, protams, kurš tad tas pirmais nebija ilgi jāgaida, jo pēc pusgada iznāca tikpat bieza viņa grāmata, ja? Un līdz ar to, teiksim, ja viņš ierindo mūs kā otru labāko pasauli, tad ir par ko mums drusciņi arī pacelt galvu. Otra doktrīna, tā ir tiešām nepārtrauktības doktrīna, par kuru mēs brīnišķīgo ziņojumu dzirdējām šodien. Jā, arī Inete tā drusciņi kautrīgi mēģināja tur atsaukties mākslīgo intelektu, un īstenībā tas pat nav vajadzīgs, jo šajā jomā nenoliedzami, ja, mēs esam arī pasaules līmenī izskanējuši un devuši noteikti ļoti ievērojumu pienesumu. Un īpaši varbūt arī šī te pēdējā grāmata, kura, starp citu, mēs arī esam akadēmija aicināti, prezentēsim Nacionālā bibliotekā jau pavisam drīz, decembra sākumā, diskusija arī par šo tēmu. Un pareizi profesori uzsvēra, ka, jā, teiksim, pēctecības teorija tā ir, protams, tā kā populārāka un tā kā varbūt drusciņi ar lielāku praktisko segumu, vai ne, bijusi, bet nepārtrauktības doktrīna sedz virkni tādu jautājumu, par kuriem arī profesori šodien mums teica, kuri tā kā paiet nemanīti, kurus īstenībā neskar pēctecības doktrīnu. Un tie ir iekšēji tādi jautājumi, gan par pilsonību jau minēto daudz, gan par konstitucionālo iekārtu. Vēl es te pieminētu varbūt arī okupācijas pieminekļu un atribūtu likvidāciju, tas arī izriet no nepārtrauktības doktrīnas vistiešākā veidā, vai arī varbūt vēl nacionālais mantojums, par ko arī pēctecības doktrīnu gandrīz varētu teikt nerunā, jo, teiksim, kā saglabāt, kā popularizēt. Tas ir tieši šis nepārtrauktības doktrīnas jautājums. Un tas koncepts, kas izriet vai ļoti cieši saistīts vai pat pamato šo nepārtrauktības doktrīnu, ko tikko profesori minēja, ilgstošas okupācijas koncepts, nu, tur ir, protams, pirmā violi mūsu profesorē, un lai arī Igaunijā ir dažas publikācijas diezgan tuvu šai tēmai, bet, protams, kad profesoris Ineta Ziemeļas veikums šeit ir nepārspēts līdz šim noteikti, ja, un pasaulē, protams, zinātnē un tieši starptautisko publisko tiesību zinātnē, protams, ir izcilība. Tā kā mums ir šodien gods noklausīties izcilības zinātne šajā te ārkārtīgi nozīmīgajās starptautiskajās publiskajās tiesībās jautājumā, un ne tikai zinātniskā, bet arī ļoti, ļoti lielā mērā praktiskā jautājumā tieši ar mūsu Baltijas valstu ne tikai vēsturi, bet šodien un arī ar nākotni, ko arī nedaudz profesori tikko pieminēja, kas saistīts ar zaudējumu, piemēram, piedziņu un tā tālāk, par ko arī varētu būt vēl daudzas diskusijas un konferences jau ir bijušas, bet arī varētu vēl turpināties un arī varbūt novest kādreiz pie praktiskiem kādiem rezultātiem attiecībās ar Krieviju. Tā kā liels paldies profesorei un lai veiksmes arī senātā un, protams, balsojumā, kas novembrī notiks. Paldies! Paldies Tāvam Junzim. Varbūt vēl kāds vēlas ko izteikties? Nu, šķiet, ka nē. Tad vēlēsim veiksmi profesorai, lai gan īpaši jau šaubu nevarētu būt par pozitīvu balsojumu. Paldies par ziņojumu, cik saprotu, vēl mēs satiekamies vēl sarunā, ja sēde neieilgs. Jā. Labi, jā, paldies. Nu tad kā nākošajam man ir gods dot vārdu mūsu ārzemju locekļu kandidātam. Saprotu, Ernests jau liek savu prezentāciju, tātad profesoram Ernestam Vasiļauskam, kurš ir Klaipēdas universitātes profesors. Ernestu bija, ja? Jā. Nu jā, tā kā pēkšņi izkrita, baidos nokļūdīties. Sens sadarbības partners mums, Latvijas arheologiem, īpaši tiem, kur pēt Zemgales vēstures jautājums,
Viņš ir darbojies gan universitātes projektos, gan arī ļoti sadarbojās ar muzejiem. Arī šobrīd, kad viņiem ir tāds kopīgs sadarbības projekts ar Nacionālo vēstures muzeju, tad Klaipēdas universitāti un kas vēl bija Šauļu muzejs, jā, tātad Ernests, jā. Un es domāju par Ernests tādu, kompetenci un par to, ka viņš ir piemērots būt par Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju locekli, varētu liecināt arī šis viņa ziņojums, kuru mēs visi esam gatavi uzklausīt šobrīd. Lūdzu, Ernests, tad tev vārds. Labdien, cienījamie kolēģi akadēmiķi. Tā, mana referāta tēma ir veltīta, kā teiksim, mūsdienu Lietuvas, Latvijas robežas pirmsākumiem, un pētot to tēmu izrādījās, ka 23. gadā šai robežai apritē 550 gadi. Protams, tas nebija atzīmēts nekādā politiska, diplomātiska līmeņa, un pēc mana domām tā ir viena no senākām mazmainītām robežām Eiropā, pēc Portugāles, Spānijas, Polijas, Slovākijas un citām. Tā, mūsdienu Latvijas, Lietuvas robežu mēs pazīstam tādu, kas veidojas 1921. gadā. Šeit kartē no Jāņa Sētas izdevniecības redzam nelielas izmaiņas, kur bija notikušas mainot robežu pie Ukriem, pie Žagares, pie Bauskas un Daugavpils. Tā, tagad tēma ir diezgan sen pētama, avotu klāsts ir diezgan pietiekams, protams, tie galvenokārt jāpiemien vēsturiskie, kartogrāfiskie un citi, kā, teiksim, toponīmika, valodniecībā, arheoloģiskie un tā tālāk. Rakstīti avoti glabājas gan Latvijas valsts vēstures arhīvā Rīgā, šis tas Lietuvas Zinātņu akadēmijas biblioteka, Zviedrija, Polija un citas vietas. Jā, kā es teicu, viens no avotiem ir kartogrāfija. Šeit es jums rādu karti, 13. gadsimta karti, kas līdz 43. gada bombardēšanas glabājas Vācijā. Un šajā karta ir pirmoreiz pieminēta, piefiksēta Zemgale, Rīga, Rīgzeme, Kurzeme. Bet, protams, tā kā mēs saprotam robežas, kā mūsdienas, veidojas tikai 19. gadsimta, pirmsākumi saskatāmi 16. gadsimta. Par viduslaikiem tāda robežu izpratne, kā mēs tagad saprotam, nebija. Robežas beidzas tur, kur beidzas senjora un viņa vasaļa kontakti, tā teiksim. Tā, kā es teicu, historiogrāfija ir diezgan plaša, un, teiksim, no baltvācu pētniekiem jāpiemina Leonīds Arbūzovs un viņa darbs. Očerki istorija, Ļufļandie, Sļandie, Kurļandie un tā tālāk. Kas lika pamatus tālākai šīs problēmas izpēti. No Lietuvas pētniekiem jāpiemina Antānas Salis, kur viņu darbu ietekme mēs varam saskatīt arī mūsdienu darbos. Jaunāki lietuviešu pētījumi, disertācijas Tomas Šelkis un Laima Bucevičute. Tā, latviešu pētnieki, akadēmiki Evalds Mugurevičs, Mārita Jakuļeva un citi. Un mūsdienas arī pie šī jautājuma aktīvi pievēršas pētnieki no Baltkrievijas, kā Oļepi Ļickevičs un Igaunijas pētnieki. Tā. Vēl karte no Jāņa Sētas izdevniecības, kas izdota Latvijas vēstures Atlanta. Un, kā mēs redzam, arī joprojām līdz mūsdienām atkārtojas historiogrāfiskas kļūdas, kuros mēs atradīsim, kā galīga robeža, ka tāda veidojas 1529. gadā.
Veidojoties robežai viduslaikos 13. un 16. gadsimtā bija svarīga piļu gan Lietuvas puses, gan Livonijas sistēma. Tas iezīmē, cik tālu tiek kontrolēta teritorija. Diezgan brīvs piļu tīkls redzams ir Kurzeme, Zemgale, bet pavisam redz ir Sēlija, un pēc tam redzēsim, ka šī problēma atkārtojas arī vēlākajos laikos. Tā pirmais mēģinājums noslēgt robežu ir 1360. gads, tā saucamā Vaišvilta robeža. Rakstīti avoti nav saglabājies. Šo robežu mēs rekonstruējam pēc vēlākiem 16. gadsimta norakstiem. Tur strīdos par dažām robežām tiek minēta vecā un jaunā robeža. Vecā ir Vaišvilta un jaunā būs Vitautu laiku. Bet tā varam redzēt, ka Lietuvas teritorijas stiepjas mazliet uz ziemeļiem nekā mūsdienu robeža, gāja gar Dienvidu Susējas upes Sēlijā, Zemgale līdz Bauskai, bet par Kurzemi mums datu nav. Tagad, ko mums var palīdzēt arheoloģiskie pētījumi? Kā es minēju, viens no avotiem ir arī ne tikai rakstiskie, bet arī arheoloģiski, un šeit ir pēdējie mana pētījumi. Mēs meklējam 1703. gada kaujas vietu, tas ir pie robežas, redzat, pie Bauskas, pie Mūsas upes. Meklējam kaujas vietu, bet atradam 15 pieminekļus no bronzas laikmetā un līdz 1944. gadam. Un, protams, atradam viduslaiku atmetni, kas tika pamesta 14. gadsimtā. Šeit redzat zvaigznīti. Šeit var tā vieta. Vēl senie ceļi un robežas. 1367. gada robeža gāja gar Mēmeli, bet 1426. gada robeža nomainīta Livonijas ordeņa, kas saka, viņš vairāk saņēma. 1426. gada robeža pabīdīta uz dienvidiem, uz Lietuvas pusi. Un tas laikam nozīmē, ka, ja salīdzināsim to atklātu viduslaiku apmetni, robeža bija diezgan tālu, bet mainoties apstākļiem dažādiem, šie iedzīvotāji to viduslaiku apmetni pameta. Pēc tam tā apmetne saglabāja arī, kas saka, to savu aktualitāti arī vēlākos laikos, ja tur gājas svarīgie ceļi no Viļņas uz Rīgu, tāpēc arī atradam sudraba stienišu depozītu no Biržiem ir Daugavpils uz rietumu pusi. Mēs tagad ar kolēģi geogrāfu mēģinājām precizēt pēc rakstītiem avotiem 1426. gadu robežu, tas ir tautu laiku, kad es teicu, robeža pabīdīta bija salīdzinot ar iepriekš uz dienvidiem. Tad Sēlija apdzīvotas vietas ir reti pieminētas. Diezgan daudz 15. pirmā puse ir rietumu Zemgales puse, un diezgan daudz ir bijuša dienvidu kursa. Un tur varam redzēt 3 apmetņu koncentrācijas vietas tādas. Sēlijā tukšums, tur bieži pieminētas upes, purvi, meži, reti apdzīvot teritoriju līdz pat 16. gadsimtam, arī līdz mūsdienam. Zemgale tiek apdzīvota intensīvi 15. gadsimta pirmā puse,
un Dienvidu kurzeme. Mēs skatāmies Dienvidu kursa 3 koncentrācijas vietas, un tas būtu interesanti arī veikt arheoloģiskos pētījumus tajās vietas, kur mēs varētu atrast liecības par apdzīvotību, un acīm redzot šeit tikuši nometināti lietuviešu karaspēks, kas tika dēvēts par leičiem, turbūt tāpēc arī latvieši dēvē lietuviešus par leišiem, bet leiči ir tāda senas Lietuvas kara struktūra vienība, un, teiksim, šeit varam saskatīt dažus toponīmus, kā leģi, Litvīni, Veļči un tā tālāk, un gudi. Gudi nozīmē cilvēks, kas runā svešā valodā vai izloksnē. Un šeit var redzēt, kā Lietuvas ekspansija uz Kurzemi notiek pa šiem ceļiem. Pa Bartas upi, pa Ventas un Vartuvas upi. Tā, tagad, ja salīdzināsim 14. gadsimtu un 15. tā robežā, šurp turp staigā, saka, 40 kilometru attālumā. Tā. Tagad, kā es jau pieminēju sākumā, 1473. gada vēlreiz tika noslēgta trešoreiz robeža, un tur tajā dokumentā ir teikts, ka robeža jābūt starp vecajai 1367. gada un jaunajai 1426. gada pa vidu. Un tajā avota, kas ir publicēts latīņu valodā, ir interesanta lieta, ka no Kamardes robeža iet uz leju, un no Kamardes uz leju rietumu virziena un uz augšu austrumu virziena. Un šeit varbūt varam saskatīt pirmsākumus, kad sākā veidoties augšzeme Latvija, bet Lietuvas teritorija augštaitija. Pēc tam tur jau, kas ir kultūra vēsturiskais reģions Zemgale, pēc vācu tradīcijas augša, leja, un to pašu mēs varam vērot Lietuvas pusē, žemaitie, kas nozīmē leja, un augštaitie, kas nozīmē ir augša. Un pieminēts, ka Kamarde ir tieši tā vieta, ka tur uz leju un uz augšu. Šeit ir Kamardes pilskalns, un pēc tam parādīšu, ko arī rāda valodniecības darbi. Tā, nākamais slaids par valodniecību. Tā, man palīmēs saskārties ar šo darbu, jo man nācas viņu recenzēt. Esmu, protams, valodnieks, bet trešā daļa bija interesanta par robežām. Un, ko mēs redzam, valodnieki secina, ka tieši pie mūsas, pie Kamardes vērojamas ir robežas starp izloksnēm un dialektiem. Es neesmu valodnieks, bet ko mēs varam secināt varbūt no arheoloģiskā viedokļa, teiksim, Zemgaļu līdz 9. gadsimtam apdzīvo līdz mūsai, bet pēc tam no 9. gadsimta viņa sāk virzīties uz austrumiem, un viņa apdzīvo Mēmeles upes krastus. Un varbūt šo apzīmējumu, kas atspoguļojas 15. gadsimtā, gan arī pēc valodniecības datiem, var redzēt, ka mūsas upiem gājusi senā robeža starp Zemgali un Sēliju, bet vēlāk Zemgaļu migrācijas gaitā 9. gadsimta Sēļi tika izspiesti no tās teritorijas uz austrumiem. Tā, un tad mēs pienākam pie mūsdienu robežas. Tā, tagad atvainojos par to baltu fleki Latvijas teritorijā. Jevģēnijas Žukulins, ko mēs to kopā karti sastādījām, nav saskaņotas geogrāfiskas sistēmas datu bāzes, tur jālīmē atsevišķi. Lietuva darbojas pēc LKS 94, Latvija pēc LKS 92, tad nāksies topošai grāmatai sastādīt Latvijas pusi un pēc tam to skarties salīmē. Bet ko var secināt, ka Sēlijā vēl redzam šeit iezīmētas apdzīvotas vietas,
pieminēt tikai meži, purvi un tā tālāk. Tas, kas ir vērojams mūsdienas, Zemgale ir apdzīvotas vietas jau pēc 16. gadsimta robežu aprakstiem. Vērojamas ir vairākas, tas liecina par reģiona apdzīvotību. Un šeit mēs sastopam arī tādus vietvārdus kā robežnieki, tā tālāk, robežnieku kapi. Un tad Kurzeme arī vietas ir retāk pieminētas 16. gadsimta avotos, bet robeža ir gājusi gar upēm. Tā. Un pēdējie robežu strīdi notikuši ir pēc Livonijas kara, kas zināms kā abu tautu republika karu vienie pret Maskavas valsti, un, protams, uzvarētais teica pēdējo vārdu, kādam jābūt robežam, un šeit Zviedrijas valsts arhīva glabāja 16. gadsimta beigu karte, kur tika risināti strīdi starp Mēneli un Sesavu. Un, protams, balstoties uz dokumentu aprakstu glabājas Lietuvas Zinātņu akadēmijas biblioteka. Un tad saskaņojot dokumentus var secināt, ka tika nosprausta robeža pār 1473. gada līgumu. No Kurzemes hercogistes paņēmis tas, kas viņam bija nepiederēja, jo, teiksim, Livonijas ordenis pietrūkstot nēmu zemes, sāka dalīt savu vasaļiem, kas atradas pāri robežu. Un tad lieli rundenes grotus īpašumi nonāca Lietuvas teritoriju. Par to raksta mana publicējas Latvijas Vēstures institūta žurnālā. Un daži vārdi, tā kā laiks beidzas, kā atspoguļojas senu robežu atmiņā mūsu Lietuvas Latvijas pierobežā, tā, protams, vietvārdi kā Pograniča, Bauskas, mūsdienu Bauskas novada, kas 1921. gada nonāca Latvijas teritorija, Akmens, Mūsas upē, kur ir aprakstīts vairākos 16. gadsimtam, vēl redzam tā, Mūsas upē kalpoja kā robežu upe no 14. gadsimta, un ir saglabājies Akmens ar nosaukumu Rode, kas ir sastopams arī citas vietas. Un tad vairāk pauguri, teiksim, kā Sidrabenes pilskalns, Zemgale, pēdējā Zemgale pils, kas nosaukuma nomainīja interesanta veidā. Robežu aprakstos, gan 15. gadsimta, gan 16. tiek tā vieta dēvēta par Sidrabes kalnu, bet vēlāk uzdienas kā kalnē, kas nozīmē kā paugurs latviešu valoda. Bet acīm redzot, poļu valodā tika dēvēta vieta par purku, kas senslāvu valodas nozīmē robežu zīme. Un tad jaunais nosaukums, robežu zīme, nomainīja vecu Sidrabeni, un pēc tam tas gurka, kas nozīmē robežu zīmi, kļuva par apdzīvotas vietas nosaukumu 16. līdz mūsdienām kalnu šis nosaukums. Un pauguri, teiksim, kas pieminēti 15. gadsimta līgumos, tur mēs redzam baznīcas vai kaplīčas, bijuši pilskalnu vietas. Šie pilskalni, kā šīs Žagare, vēlāk kalpo kā robežu punkts. Un citi pilskalni, kas, teiksim, ir norakti, bet mēs pēc apraksta varam redzēt, ka tur ir bijuši pilskalni, jo rakstītos avotos ir pieminēti, bet tagad ir norakti Grānsbētris. Un pēdējais, kas ir interesanti, daži tie pauguri ar baznīcām ir viņam, kā katoļiem ir raksturīgi svētais tituls kaut kāds, taču, teiksim, šeit Kruko
baznīca ir Svētais Kazimiers, kas tiek uzskatīts par Lietuvas patronu un Lietuvas robežu patronu un tā tālāk. Un kā Svētais Martiņons. Tas jau, protams, jau motīvs ir veidojis vēlākos kontrreformācijas laikā, bet kaplīča, tāda skaistā pie pašas Lietuvas Latvijas robežas, viņa ir Svētā Martiņona tituls, un pēc katoļu ideoloģijas viņam jācīnās ar to vēlu, vēls tajos laikos tika uzskatīts reformātija šajā gadījumā Kūzemes Luterāni. No Lietuvas teritorija valdoša reliģija bijusi katoļu. Un, teiksim, arī pie tās baznīcas var atgriezties Svētā Jūrā baznīca, arī Kalnēlis, tāpati, arī otrais Lietuvas patrons, un arī tiek uzskatīts arī par robežu patronu. Un, acīm redzot, šo svēto titulu būšana liecina par to, ka dibinājot baznīcas kaplīčas, tika dota arī cita nozīme, tituls, kam ir jāsargā ne tikai reliģija, šī gadījuma katolicisms, bet arī robeža. Un tad pēdējais par apdzīvotību, ko var teikt, ko var secināt, ka mēs redzējām robežā 14. 15. gadsimta mainījies 40 km maksimum diametru. Tad arī tam bija nozīme veidojoties centriem un, teiksim, ko mēs varam pamanīt ar šitiem apļiem. Centri veidojušies, administratīvi centri veidojušies diezgan patālu no robežas. Un tāpēc, kā saka, tā josla nebijusi pastāvīga, un tie vēsturiski administratīvi centri, kas veidos Lietuvas puse, viņi bija diezgan attālināti no robežas, gan bijušā Dienvidkurzeme, gan Dienvidzemgale, izņemot Sēliju, kur administratīvi centri veidojušies diezgan tuvu robežu. Mēs tur redzam, ka robežu aprakstos ir diezgan reta apdzīvotība, principā robeža gājusi gar purviem, mežiem un tā tālāk. Paldies par uzmanību. Paldies, Ernest, noņem lūdzu prezentāciju varbūt, ja. Pirms es uzdodu jautājumus, dod iespēju kolēģiem uzdot tev jautājumus, es tomēr gribētu arī tev pajautāt. Tu tā ļoti nopietni uztvēri to, ka ir vajadzīgs akadēmisks ziņojums, lai parādītu to, bet varbūt pasaka kolēģiem kādu vārdu, kas tu esi tur, tātad akadēmiskais amats, pie kādām tēmām patreiz strādā, dažus vārdus paraksturot. Klaipēdas Universitātes asociētais profesors, tur tā promocijas darbu aizstāvja 2008. gada. Manā promocijas darba tēma ir bijusi Zemgale 12., 13., 16. gadsimta, un šīs referāts arī saskaņojas ar to par apdzīvotības procesiem. Tagad pētāmas tēmas, kas ir pētāmas tēmas, tā Zemgales materiāla kultūra, robežas jautājumi. Šeit, kā saka, jūs redziet secinājumus no topošas grāmatas, kas tur vēl mūžu pētniecība, Kurzemes provinces muzeja arheoloģiskas kolekcijas un tā tālāk. Universitāte es lasu lekcijas jaunu laiku arheologiem, vēsturiskā kartogrāfijam un vēstures palika disciplīnas. Tādas disciplīnas ir universitāte, kas vēl. Klaipēdas universitāte strādāja no 2007. gada, un vēl kādu brīdi esmu strādājis Šauļu universitāte, bet,
sakara reorganizāciju, bet ar studentu skaitu samazināšanas notika augstskolas reorganizācija 2012. gadā. Tagad ir Viļņas universitātes Šauļu akadēmijas. Viļņu universitātes sastāvdaļā kā Šauļu akadēmija. Un, protams, vēsture kā disciplīna tāda vairs nepastāv. Tā, es nezinu, ko vēl pateikt. Nu, varbūt pasakt par publikācijām Latvijas izdevumos, kur tev ir Labi, tā, tagad publikācijas mana ir arheologiem un etnogrāfijām, Latvijas vēstures institūta žurnālā un Latvijas vēstures muzeja rakstu krājumos. Šitajos Latvijas izdevumos. Vēl jau ir arī, vismaz Jelgavas muzeja arī noteikti. Jā. Jelgavas muzeja, kur ir sadarbības partneri. Labi, es domāju, ļausim kolēģiem tagad uzdot tev kādu jautājumu, gan par referātu, gan savu darbu. Lūdzu, kolēģi. Tālaus Jūnis. Jā, es kā jurists uzdošu neprofesionālu jautājumu. Pirmais, kā jūs tik labi latviski runājat? Vai jūs esat latvietis vai lietuvietis? Un otrs jautājums, kad jūs kļūstat par profesoru? Tā, tagad pirmais jautājums. Šodien man, bišķiņ pagrūti bija runāt, jo aizmirsu, vajag kādu 3 dienas parunāt. Tā, man gadījies tā, ka manā vectēva dzīvoja pierobežā. Latvijas puse, viņi pēckarā tur apmetas, un tad, tur jau tā gadījies, ka no bērnības vide bija gan lietuvieši, gan latvieši, tāpēc es tās divas tautības pazīstu, no abām pusēm. Tagad tā, es neesmu profesors, es esmu asociētis profesors. Jā, bet mans jautājums tieši bija, kad jūs kļūsiet par profesoru? Kad kļūšu, nezinu, kad būs konkurss, tad vajadzēs iesniegt dokumentus. Lai jums veicās, tad jā. Paldies. Vēl kāds jautājums? Es domāju, ka tiešām tādi ārzemju locekļi, ar kuriem mēs varam ļoti reāli sadarboties, mums ir ļoti vajadzīgi. Un varbūt tā ir tā joma, ko es atkal labāk zinu. Man nav ne mazāko šaubu, kad mēs ar Ernestu turpināsim sadarboties. Un tie jautājumi ir kopīgi, un Lietuvas pusē, un varbūt reizēm tajos jautājumos, kas skar gan Latviju, gan Lietuvu, šobrīd ir aktīvāka nekā Latvijas puse. Šeit kaut kādas pārmaiņas man notiek, nezinu, kāpēc. Tagad redzu tikai tālau. Kas te notiek? Tā. Es atvainojos, jūs vismaz mani dzirdiet? Jā. Dzirdiet, jā. Man tā kā pa vienam rāda to, ko runā, bet es pats sev vairs neredzu. Es atvainojos, es ceru, ka es savadīšu kārtībā. Labi, ja es vairāk neredzu jautājumus, tad teiksim paldies Ernestam un lai veicās tālākā sadarbībā. Un tagad man ir lūgums, tad es saprotu, Taķanas Koķis kundze ir ļoti laipni piekritusi noziņot arī par mūsu ieteiktajiem, viss atgriezās ekrānu arī normāli, mūsu paredzētajiem goda locekļiem, tātad par Dagniju Baltiņu un Jūri Bindi. Un Taķanas Koķis kundze vienīgi ir pieslēgusies no telefona, un viņa ļoti atvainojās, ka viņa neredz viņas ekrānu šī brīdī, bet tātad lūdzu, Koķis kundze, jūs dzirdiet, jums vārds. Jā, Koķis kundze kaut kur arī šī brīdī kavējās. Jā, ir Taķana Koķi, redzu.
Jā, un tā jau Merfijs jau neguļ. Tajā brīdī, kad vajag runāt, tad internets tiešām pazūd. Man ir ļoti, ļoti vāji sakari, tāpēc es neslēgšu kameru un ātri pateikšu savu sakāmo. Pirmkārt, labdien, visi cienējamie senatori, kas pieslēgušies un godātie sapulces dalībnieki, nodaļas kolēģi. Man patiešām ir liels gods aicināt mūs visus akadēmijas saimē kā goda locekļus ievēlēt Juri Bindi, kas ir dibinātājs Latvijas mobilam telefonam un ilgadējs vadītājs Latvijas mobilā telefona, un lietojot jēdzienu vadītājs, es gribu uzsvērt, ka viņš savu vadīšanas funkciju vai vadības funkciju uztver kā milzīga atbildība un attīstība, un tas ir tas, ko viņš dara daudzos gadus, un ko mums būtu jānovērtē, un manuprāt, viņš ir viens no retajiem cilvēkiem, kas strādā industrijā, kuri apzinās zinātnes nozīmi un patiešām vienmēr savā darbībā ir centies integrēt zinātni industrijā un industriju tuvināt zinātnē. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgi un svarīgi, un būtu ārkārtīgi lieliski, ja viņš papildinātu mūsu Zinātņu akadēmijas saimnu kā goda loceklis un varētu veltīt arī savu kompetenci Zinātņu akadēmijas prestiža vairošanai. Savukārt Dagnija Baltiņa ir jauna, ar deksmi apveltīta kolēģe, ar kuru man ir nācies ilgus gadus, es teikšu, pat 10 gadus strādāt UNESCO Nacionālajā komitejā un arī starptautiski pārstāvēt Latviju UNESCO kopā ar Dagniju Baltiņu. Un mēs visi esam liecinieki tam, ar kādu atbildību un pozitīvu emocionalitāti viņi ir pārņēmusi Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadību, un esam liecinieki, cik visaptveroši Latvijas grāmatas 500 gadi tiek svinēta valstī un arī ārpus tās robežām. Manuprāt, tas ir brīnišķīgi, un ļoti aicinu arī balsot par Dagniju Baltiņu kā potenciālo godu locekli Latvijas Zinātņu akadēmijā. Paldies, es ceru, ka jūs mani sadzirdējāt. Varbūt bija kaut kāda raustīšanās, bet ko varēju, to izdarīju. Paldies! Dzirdējām ļoti labi. Paldies, Koķis kundze, jo jūs teiktais tiešām bija tāds ļoti kodolīgs un arī ļoti pārliecinošs. Es gribētu varbūt par Dagniju Baltiņu vēl arī piebilst, un arī bija tas gods viņu rakstīt vienu atbalstu viņai kā ieteikumu. Var tikai pateikt, ka mums nodaļā ir ļoti laba sadarbība ar Dagniju, jau mums bija laba sadarbība arī ar Vilka kungu, bet jau tad, kad viņi vēl nebija direktori, mēs tā kā jau bijām pazīstami un zinājām, un viņi ļoti respektē Zinātņu akadēmiju, un arī tagad mēs esam vienā darba grupā, kur gatavo atkal nākošos, jau iektos pēc skaita akadēmiķa Jāņa Stradiņa lasījums, tā kā mēs vienmēr arī tiekam aicināti uz Nacionālās bibliotēkas pasākumiem, vai tikai kolēģi atrast laiku un biežāk to izmantot, jo tas tiešām ir to vērts. Protams, ka man arī nav nekādu iebildumu pret otru kandidātu, Juri Bindu, bet, kā es teicu, Koķis kundze noteikti viņi varēja labāk raksturot. Bet biogrāfijas ir izsūtītas, tā kā variet iepazīties ar viņām un pieņemt lēmumu atbilstoši savai pārliecībai. Gunti, ja drīkst papildināt, Juri Bindu rekomendēja arī universitātes padomas priekšsēdētājs, ilgadējs bijušais rektors Mārcis Sauziņš, un arī Latvijas universitātes tagadējs rektors Pērziņkungs arī ir rekomendējis, jo viņiem ir ļoti daudz bijis kopīgu projektu, kā mēs zinām, arī Zinātņu akadēmijā esam dzirdējuši informāciju par šiem projektiem. Paldies! Jā, izklausās ļoti pārliecinoši, jā, tā kā paldies. Tagad mums ir vēl viens jautājums, kur, ja vairāk jautājumu nav, tad es pārēju pie pēdējā punkta, kas mums šodien ir, ko vajadzētu apsvērt kolēģiem. Tātad mūsu, ļoti cienījamais un valsts emeritētais zinātnieks Namejs Zeltiņš ir ieteicis ievēlēt par goda doktoru
Atgādināšu, ka godu doktoriem nav vajadzīgs tātad pilnsapulces balsojums, tas pietiek ar senātu lēmumu, bet tad tomēr tas ir jābūt senātu lēmumam, un arī daži senatori šeit ir pieslēgušies, un, protams, arī nodaļai būtu jāatbalsta. Tātad ievēlēt Jāni Hartmani, kurš ir militāra persona, bet vienlaicīgi arī militārais vēsturnieks, par Zinātņu akadēmijas godu doktoru. Un Namējs Zeltiņš ir laipni piekritis pieslēgties, tā kā, lai viņš pastāsta, bet tā kā ieteikt droši vien īsteniem locekļiem, tad vai mēs ar Ēriku Jēkabsonu vai arī es, tad virzīsim šo kandidatūru tālāk. Lūdzu, Zeltiņa kungs, ja jums ir iespēja, tad lūdzu, gaidām no jums kādu vārdu. Labdien, godamies priekšsēdētāji un locekļi. Man dzirdat, ja? Jā. Ļoti labi. Ar attēlu laikam būtu bišķi švakāk, jo es mēģināju pāriet uz Windows 11 un man viena pazuda. Tātad mēs sākām attiecībā CV ir aizsūtīts, arī grāmatas, kuras es izdevu nodotas nodaļai. Un es gribēju pateikt pāri vārdu par personīgo darbu kopā ar Pulkvedi Hartmani. 14. gadā mēs nolēmām, ka sākās šī okupācija, tad vairāk skaidrot jauniešiem un pasaulē par latviešu karavīriem bijušiem un par neatkarības un karošanas nozīmi un aizsardzības. Un mēs 14. gadā Vecpiebalgas vidusskolā uzstādījām pie viņas plāksti un nolēmām, ka jāuzraksta grāmata, jāsāk rakstīt grāmatu par Latvijas strelnieku pulkiem. Un gada vēlāk iznāca grāmata 4. Vidzemes latviešu strelnieku pulks 1915–1917. Kad mēs par to grāmatu sākam runāt, Pulkvedis Hartmanis teica, viņš saka, es šos dokumentus izmeklēšu pozitīvā nozīmē. Viņš pacēla gan visus milzīgus materiālus muzejā, Karamo arhīvos un atrada visus protokolus par šo pulku, milzīgu daudzumu fotografiju. Un rezultātā mēs arī tajā pašā skolā atklājām šo grāmatu. Grāmata iznāca 2000 eksemplāros, un mēs ar Pulkvedi Hartmani šo grāmatu uzdāvinājām skolām un jaunsargiem un armijas vienībām. Tieši tas bija personīgs dāvinājums. Milzīgu darbu Pulkvedis bija ieguldījis, bet nekādu materiālu kompensāciju un tātad tirgū šī grāmata nenonāca. Pēc tam vēlāk mēs nolēmām to turpināt. Interesanti, pēc grāmatas iznākšanas viņa arī ir mājaslapā Latviešu strelnieku saraksts, kur nemitīgi pienāk atsauksmes un papildinājumi. Un arī man personīgi ir pienākuši daudz materiālu. Un mēs esam nolēmuši, ka Vecpiebalgas vidusskolā, viņiem ir skolas muzejs, tur arī attīstīt šo latviešu strelnieku tēmu un istabu veltīt ar dažādiem materiāliem par šo latviešu strelnieku tēmu. Vēlāk, 23. gadā tas, izdevām nākošo grāmatu, saucās Latviešu strelnieku saraksts, tāpat 1915, 1917. Pirmajā grāmatā ir 7 lapas puses, un otrajā grāmatā ir 402 lapas puses. Vērtīgi, ka šajā grāmatā ir minēti visi latviešu strelnieki tā laika, un uz burtiem A, B, C, pirmie 3 burti, un grāmatas otrā pusē ir ļoti vērtīgs materiāls, schēma, laika josla, kā šie tieši latviešu strelnieki attīstījās galvenie notikumi šajā laika periodā. Darbs turpinās, un viņš ir sasniedzis šajā, kur es arī piedalos šajā Latviešu strelnieku sarakstā internetā,
viņš sasniedz patreiz jau 50,000 savācis cilvēku, un jauna materiāla nāk klāt. Tā kā viņam bez šaubām ir grāmatas par militārās jomas un armijas izdevniecību, bet šīs divas grāmatas mēs esam kopīgi izdevuši, es skatos kā izdevējs, un šīs grāmatas izdalītas ir bez maksas un bez kaut kādām kompensējumiem autoram Pulkvedam Hartmanim. Paldies! Jā, paldies par ziņojumu. Saprotu, ka viņam ir arī pētījumi, tātad burnieku vēsturi Latvijā. Jums ir iesniegts. Jā, tos vēsturi, jā, tātad. Viņam daudz grāmatu ir, viņam ir daudz grāmatu, jā, un plašs skatījums, jā, kas ir arī ļoti atzinīgi vērtēts, cik es saprotu, jā. Jā. Labi, kolēģi, vai ir kādi jautājumi šajā sakarā? Tad cerēsim, ka gan nodaļas, gan senāta balsojums būs arī pozitīvs. Jā, es īsi. Man liekas, ka ļoti labi visi trīs kandidāti tiešām izcili. Man prieks būs arī par viņiem balsot un atbalstīt. Tā sakot, es vēl pa Bindi gribu atgriezties, kad apmēram 20 gadus man esot akadēmijas vadībā, vienkārši bija prieks ar Bindis sadarboties, neskatoties uz viņa tomēr milzīgo atbildību biznesā, ka viņš vienmēr bija akadēmijā pasākumos, neskaitāmos personīgi piedalījās, tā kā, izcils kandidāts Binde. Jāni Hartmani es pazīstu arī ļoti sen, salīdzinoši tā, varbūt ne ļoti tuvu, bet tieši kā izcilu vēstures pārzinātāju, pirmkārt jau tad, kad viņš bija aktīvā dienestā Zemesardzē, Pulkvedis beigās, atvaļinātais. Un, protams, arī tie darbi viens otrs ar viņa ierakstu ir arī manā bibliotekā, tā kā arī viņš, es domāju, vēsturnieki, protams, varbūt kā profesionāli tur vēl, ja vajag pavērtēt, bet man liekas, ka tie tiešām arī ir zinātniski pētījumi, zināmā mērā vismaz noteikti, un darbi veselu virkni liecina, ka viņš būtu arī ļoti labs. Tiešām šeit ne goda loceklis, bet noteikti būtu pelnījis goda doktoru, manuprāt, ja, kā juristam un kā cilvēkam, kurš ir tiešām arī viņa konsultācijas vēstures jautājumos uzklausījis, tieši par armiju runājot, es noteikti atbalstītu arī viņu. Paldies! Paldies! Jā, vēl kāds viedoklis? Ja nav, šķiet, ka dažādos arī, vismaz man šobrīd nav tādas aktualitātes, ko es gribētu pateikt. Es tikai gribētu paust gandarījumu, kad arī mūsu nodaļas locekļi ir gan Marģers Vestermans, kurš ir goda doktors, gan īstenā locekli Janīna Kursīte, ir saņēmusi Latvijas ministra kabineta balvu, tā kā tas arī mūs, protams, iepriecina. Protams, arī, ka mēs priecājamies par Andri Šternbergu, kurš arī ir saņēmis šo balvu, arī pārstāvu Zinātņu akadēmiju kā viens no viceprezidentiem. Tā kā tās ir patīkamas ziņas, kad arī valdības līmenī mūsu cilvēku un viņu darbs tiek novērtēts. Varbūt vēl kādam ir kādi ierosinājumi, kādi jautājumi. Rudens jau ir intensīvs, mums diezgan bieži jātiekās dažādos formātos. Ir tā kā, domāju, ka būsim sakaros un nākošreiz tiksimies senātā, bet es gribēju atgādināt, ka profesora Ineta Ziemela senātā vairāk neuzstāsies, jo tāpēc mēs bijām aicinājuši senatorus pievienoties mūsu nodaļas sēdē, jo viņai aizņemtības dēļ ir grūti to izdarīt, bet jā, es saprotu prezentāciju, tātad šis ieraksts tiek saglabāts, un kurš šodien nevarēja pieslēgties, varēs viņu arī noskatīties. Jā. Labi, kolēģi, ja vairāk neviens neko nevēlas teikt, varbūt Zbiņevs Stankēvičs kungs ir pieslēdzies, gribēju, ka noslēgumā. Paldies! Paldies visiem, kuri prezentēja. Patiešām es domāju, ka viņi ir cienīgi kļūt par Zinātņu akadēmijas
kā saka, titulētajiem biedriem, katrs tur savā līmenī, gan profesoru Ineta Ziemele, ar kuru mēs esam diezgan sen pazīstami un kura patiešām ir izcila eksperte šajos jautājumos, kurus viņa prezentēja. Tāpat arī Juri Bindes kungu labi pazīstu, jau ilgus gadus kopā esam bijuši universitātes padomnieku konventāri viņu. Patiešām viņš ir izcilu, teiksim, ieguldījumu devis vispār. Pirmkārt jau patiešām LMT attīstībā, bet viņš arī sabiedriski aktīvs, gan universitātē, bija padomnieku konventa vadītājs, gan arī vienkārši tā viņa kompetence tajā, es teiktu, augstākā menedžmenta līmenī. Tā ir nenovērtējama, un šai ziņā domāju, ka arī akadēmijai viņš varētu dot tādu labu pievienoto vērtību. Tā ka prieks, ka viss notiek, ka ir papildinās akadēmiķu rindas. Savu iespēju robežās vienmēr ar prieku ņemu dalību un paklausos gudrus cilvēkus, kuri ir kompetentāki par mani savās jomās. Vienmēr jūtos bagātināt. Paldies! Ar jūsu ceļu vārdiem tad arī varētu veikt šodien. Paldies jums, jā. Un dažiem kolēģiem pēc dažām minūtēm tad vēl tiksimies nākošā sēdē. Paldies visiem, kad pieslēdzat. Visu labu. Paldies, visu labu!